Labrīt. Es mēģināšu būt pēc iespējas jautrs. Ļoti. Nezinu, cik sanāks. Strādā? Saprotu, ka šodienas temats ir ļoti tāds grūts un daudz jau kas tika dzirdēts, jau redzu pēc sejām. Cilvēki ir uztvēruši daudz jaunas informācijas, tagad apstrādā. Tā kā, lai varbūt mazliet atsvaidzināties, izdarīsim kaut ko labu, izkustināsimies, palīdzēsim man uzņemt selfiju. Pasmaidām. Redzu, kaut kā ar jokiem man šodien īsti nesanāk. Tad mazliet pa mani. Mani sauc Arķems Krūmiņš. Man ir jau 30 gadi. Esmu pietiekami jauns un skaists. Tā sanāca, ka es sākotnēji mācījos juristos, tad pastrādāju mazliet lielākajā Latvijas privāta bankā. Tad aizgāju uz degvielas uzpildes staciju, vienu no lielākajiem tīkliem. Un tad es izdomāju, ka juridiskās lietas ir, protams, forši, bet ir lietas, kas attīstās daudz straujāk un interesantākas, un tas ir IT tehnoloģijas, un jau pēdējos 8 gadus esmu IT projektu vadītājs, IT konsultants, arī vadu seminārus un piedalos dažādās konferencēs. Un arī šodien es gribētu vairāk parunāt arī par to daļu, kas nav tik regulatīva, tik juridiskā, bet vairāk parunāt par tehniskām lietām. Un tad kāpēc mēs, ALSO, kāpēc es arī pieķeramies šam jautājumam? Pirmām kārtām mēs esam Latvijas lielākais IT produktu un risinājumu vairumtirgotājs gan Latvijā, gan Baltijā. Arī esam daļa no lielās ALSO grupas, kas ir pārstāvēta veselās Eiropas 15 valstīs, un mēs arī izmantosim iepriekšējā lektora minēto tiesību konsolidēties un tikt ārā tālāk no Latvijas. Un tā jau sanāca, ka tas mūsu galvenais moto ir palīdzēt mūsu klientiem ieviest visefektīvākos IT risinājums, kas palīdzētu viņiem arī viņu ikdienas dzīvē. Un kad pagājušā gada aprīlī iznāca jauna regula, mēs saprotam, ka tai jāpieķerās klāt, sākam pētīt, un jau kopš oktobra sākam aktīvi runāt ar partneriem, klientiem, uzzināt, kas īsti notiek IT pasaulē. Un sapratām, ka IT cilvēkiem tur ir ko darīt un diezgan daudz. Un gribētu arī mazliet padalīties, tad, kādu mēs redzam šo pasauli no IT viedokļa. Sākumā gribētu tā ievirzēji padalīties ar vienu atklājumu, tā ka jau pēdējo pusgadu vismaz 2 reizes nedēļā tiekos ar dažādu uzņēmumu pārstāvjiem, runāju par regulu, cik daudz auditorijā ir cilvēki no IT. Super. Negaidīju, jo ir tāds dzīves skarba patiesība, ka, diemžēl, Latvijas uzņēmumos un arī Baltijas uzņēmumos mums kreisā roka nezina to, ko dara labā roka, un ir mums 2 darbinieku grupas, kas savā starpā ļoti reti, kad runājās, un, protams, tie ir juristi un procesu vadītāji un IT. Tas tā ir. Es redzu, ka cilvēku māja. Un man liekas, ja mēs apspriedīsim arī vispārīgo personu datu aizsardzības regulu tikai no vienas puses, tad mēs ļoti daudz zaudēsim. Un arī uzraugošām iespējām būs arī ļoti daudz, ko viņi varēs pārbaudīt un pie kā viņi varēs piesieties, varbūt arī pat uzlikt sodu. Un es mēģināju no vienas puses pafantazēt, un arī tādu, gan no vienas puses fantāzijas, no otras puses arī tāda realitāte, kas tad mūs īsti sagaida no nākamā gada vidus. Protams, ir lietas, jo ātrāk jūs par viņiem sāksiet domāt, jo būs labāk jūsu attiecīgi uzņēmumiem. Un iedomājamies, ka ir iestājies 26. maijs 2018. gads. Un kā jūs domājat, kā ir pirmā lieta, ar ko mums ir jāsāk? Ir kādi varianti? Aizslēdz durvis, nelaid atpakaļ.
Viena no finanšu institūcijām, kur bija, viņi teica, ka jānoplūdina visi dati pirms 25. maija, tad jāsamaksā vēl pēc vecās likumdošanas. Mans uzskats, pirmais, kas ir jādara, ir jāmaina ticība. Nereliģisko, bet ticību tajā, ka mēs zinām, kādi dati ir mūsu uzņēmumā. Nezinu, vai Sokrāts savas dzīves laikā kaut ko nojaut par regulu, jā, bet viņš toreiz teica, es zinu tikai to, ko nezinu. Mums viņam jāpiekrīt, ka mūsdienās uzņēmumu ir ļoti daudz dati, pa kuriem mēs nezinām. Un tie dati pieaug ar katru gadu. Pasaules statistika parāda, ka pirmām kārtām mēs pēdējos 2 gados saražojam laikam vairāk datus nekā visā iepriekšējā cilvēces mūžā. Un arī tas notiek uzņēmumos. Uzņēmumos arī notiek vēl trakāk. Jo vecāks ir uzņēmums, jo vairāk viņš informācijas uzkrāj. Nezinu priekš kam, nezinu kāpēc. Kā jau Jekaterina minēja, tā sanāca, varbūt kaut kad noderēs. Un līdz ar to mēs, diemžēl, laikam nevarēsim atrast nevienu uzņēmumu Latvijā, kas visu zina, kas notiek ar viņu datiem. Jo tiklīdz mēs runājam par datiem, mums jāsaprot, ka mums ir kaut kādas lietas, ko mēs glabājam datubāzē, un par to mēs diezgan labi zinām un tajā orientējamies. Ja, tur ir saprotams, mums ir vārds, uzvārds, kaut kāds identifikators un kaut kādas darbības, bet tad mums parādās e-pasti ikdienas apmaiņā, finanšu sektorā, nezinu, tur sūtam kaut kādas pases, kopijas, saņēmām pieteikuma anketas, mums jaunie potenciālie darbinieki sūta CV, mēs viņus saņemam un solam viņiem, ka mēs viņiem pēc kāda laika atzvanīsim un viņu CV paliks mūsu datubāzē. Nezinu, vai tas vispār kādreiz strādāja. Mums parādās anketas, mums sāk veidoties arhīvs gan papīra formātā, gan arī elektroniskā. Iepriekš viens no dalībniekiem pajautāja, ko tad mums darīt ar tiem arhīviem. Teikšu godīgi, no mums kā IT uzņēmumu mēs nezinām, ko darīt. Pirmā lieta, kas ir jāizdara, ir jāizvērtē, vai tie dati mums vispār ir vajadzīgi. Otra lieta, kā mēs saprotam regulu, ja mums tie dati ir vajadzīgi, tad mums jāzina, kas tajās glabājās. Jo mūsdienu arhivēšana, ja tur netiek piemērot kaut kāda veida kriptēšana, jeb šifrēšana, tā ir tā lieta, ko diezgan viegli ir pēc tam dabūt vai nozagt, jā, un tos visus datus atjaunot. Bet mums tos datus kā uzņēmumiem ir jāaizsargā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka arhīvu dati un privāta persona dati, kas ir mūsu arhīvos, arī ir jāaizsargā, jāpatur prātā vai arī jāiezdzēš. Otra lieta, mums jāsaprot, ka mums būs nežēlīgākais resursu trūkums. Skaidra lieta, ka nav skaidrs, ka trūks personāls. Protams, to, ko es visvairāk dzirdēju, ka ir domas noslogot vai nu kādu juristu, vai nu kādu HR cilvēku, lai viņš nodarbojas arī ar datu aizsardzību. Mindaugas jau teica, ka diemžēl, laikam tie nebūs tie pareizākie cilvēki. Ja? Jeb arī mums jādomā uzreiz, kā viņus izglītot, kā vairāk viņos investēt, jo no tiem cilvēkiem arī būs ļoti lielā mērā atkarīgs, vai mēs saņemsim sodu, un ja saņemsim, tad cik liels viņš būs. Bet tādi cilvēki pašlaik, cik es zinu, ir liels iztrūkums. Klīst baumas, ka arī vienā no pēdējām datu valsts inspekcijas eksāmeniem uz datu aizsardzības speciālistu nenokārtoja neviens. Nezinu, cik tas atbilst patiesībai, ja ir kāds no DVI, varbūt mani palabojiet. Jā, bet personāls mums būs pamaz, un mums jādomā un jāapmāca personālu jau tagad. Otra lieta, protams, ka ir tehnoloģijas. Tā kā Jekaterina jau minēja, ka viņas uzskatā jauna datu aizsardzības regula ir evolūcija, nevis revolūcija, un es principā tam piekrītu. Bet, ja mēs runājam tīri par IT lietām, tad tā būs tāda evolūcija, kas būs līdzīga revolūcijai. Jo šie jautājumi
IT, priekš IT administratoriem nebija aktuāli, nebija svarīgi, līdz ar to netika arī risināti. Un personas datu pārvaldīšana, ja vismaz tā apzināšanas, kur mums tie dati glabājās, prasa pavisam citus risinājumus, pavisam citus resursus. Mums ir jādabū kaut kādu risinājumu, kas veids kopējo visu datu indeksāciju. Mums jāievieš tādas risinājumus, kas mums palīdzētu datu aizsardzības, datu noplūdes gadījumā noinformēt gan uzraugošo iestādi, gan arī tiesības, gan arī pašas privāta personas 72 stundu laikā. Ja? 72 stundas. Ja mēs sākam no sestdienas, kad visi ir kaut kur aizbraukuši, ja, tad mums laiks ir līdz pirmdienai. Un tas laiks ir tāds, ar ko IT, jūs man palabojiet, bet man liekas, šitādam īsam laika posmām kopā ar visu dokumentāciju ne IT, ne uzņēmumu šobrīd nav gatavi. Līdz ar to tas prasīs arī papildus investīcijas, IT risinājums, kas palīdzēs mums šādu jautājumu atrisināt. Ja ir kādi jautājumi, es labprāt atbildēšu uzreiz, jā, tā kā celiet rokas. Nākamais ir tāda man neliela fantazija, kas mums parādīsies pēc 25. maija. Es viņus nosaucu par tādiem leģitīmiem iekavās personas datu pieprasītājiem. Šis tāds temats, kas man pacēlās runājot ar vairākām bankām, viņi uzskata to par liela mēra risku, ka parādīsies gan leģitīmi normāli, gan arī pusleģitīmi tādi datu pieprasītāji, kas par nelielu samaksu savāks no cilvēku pūļa pilnvaras un uzjautāt, kādi dati atrodas uzņēmuma iekšienē. Līdz ar to tādiem uzņēmumiem veidosies nostīti 50, 100 privātu personu pilnvaras, un tad ar tām pilnvarām viņi varēs noslogot jebkuru Latvijas un principā arī Baltijas uzņēmumu. Jo iedomājieties, no pieprasījuma saņemšanas brīža jums būs 30 dienu laika, pa kuriem jums būs jāsniedz atbildi katrai privātpersonai par to, kādi dati tiek glabāti, kādi drošības līdzekļi piemērot, kur tie dati ir glabāti, ja, kas bija tie datu saņēmēji vai saņēmēji kategorijas. Un ja mums tāds pieprasījums atnāks viens pa 30 dienām, mēs to visticamāk paspēsim. Ja mums tādi pieprasījums ir 100 vienlaicīgi, tad cik daudz resursu jums tam visam jāpaturē, lai iekļautos termiņā. Jā, un kā es jau pieminēju, bankas šo uztver kā tādu papīrisko dēdosu, jeb uzņēmuma darbības bloķēšanas risku. Līdz ar to padomājiet, cik tas risks varētu būt attiecināms arī uz jūsu organizācijām un uzņēmumiem. Jā, bija jautājums, kāds tas ir GDPR labums priekš uzņēmējiem, klientu pārvilināšanu. Mums tagad regula paver vaļā iespēju, ka pa samērā lētava naudu, ja piedāvājumu, mēs varēsim dabūt no mūsu konkurenta viņa privātu personas, viņa klientu vēsturi. Kā es to domāju, mums ir Rimi Maxima izdomā, vai mēs piedāvāsim klientiem 15% atlaidi tur pusgadam, bet lai viņi atnāk ar visu savu pirkumu vēsturi, ko viņi ir izdarījuši ar Rimi lojalitātes kartēm. Kur ir bonus, mēs zinām visas cilvēku ieradumus, mēs zinām, ko viņš pērk, un tie dati ir ļoti liela vērtība. Tas, ko mēs redzam Eiropā, kad tas ir, arī kāds lieto Amazon no eBay, tad tā ir uzreiz iespēja zināt par cilvēku visu un piedāvāt viņam gan tā saukto next best offer, gan arī jaunus produktus, pavadīt ar viņu, sūtīt viņam kaut kādas informatīvas īziņas, reklāmas un kampaņas. Un priekš privāta persona tas visticamāk papildus atlaidi ir liels bonus, ko viņš saņem. Ja viņam tur nav svarīgi konkrēts piegādātājs, bet biznesam tāda ietekme varētu būt liela.
es varētu padomāt arī par mūsu mobilo sakaru operatoriem, ja? Ka mēs ar tādu vienu targetētu kampaņu varam iegūt visus datus, gan kur persona dzīvoja, cik bieži viņi zvana, kur viņš brauc, jo visi ģeolokācijas dati arī mums ir pieskaitām pie privātpersonu datiem. Un tā ir priekš biznesa gan ļoti liels zaudējums, gan arī ļoti liels iegūms. Mums būs jādomā par to, kā noturēt mūsu esošos klientus. Un pēdējā, es viņu tādu nosaucu par datu aizsardzības jogu. Tā kā tas vairāk saistīts ar to, ka uzņēmumiem tagad būs jādomā, kā būt ļoti elastīgiem attiecībā uz to datu apstrādi, ko viņi veic, jo mums var privātpersona jebkurā brīdī atnākt un savu piekrišanu par datu apstrādi atcelt, jeb palūgt, lai viņu neprofilē, nezinu, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc finansiālā stāvokļa. Mūsu sistēmām un informācijas sistēmām jābūt iespēja šitāda veida profilēšanu atslēgt, ja, turpinot mūsu normālo biznesa ikdienu. Un otra lieta, ka mums būs jāmācās strādāt ar tā sauktiem maskētiem, jeb pseidonimizētiem datiem. Kad mēs ierobežosim sev un mūsu darbiniekiem informāciju par mūsu klientiem, mūsu darbiniekiem un operēsim tikai ar kaut kādiem nezināmiem skaitļiem, jeb vārdiem, kur apakšā slēpjās īstie privātpersonu dati, kas arī būs liela slodze tiem, kas ar to nav pieraduši strādāt. No otras puses, tieši priekš privātpersonu tāda veida datu maskēšana ir ļoti liels riska mazinājums. Redzu, ka laiks iet uz beigām. Ja. Kādā ziņā, kas būs? Mums būs iespēja, jautājums bija, kas būs ar personas datu personalizāciju Amazonā. Ja? Te ir jautājums no privāta personu viedokļa. Mēs varēsim redzēt visus produktus kā no jauna. Ja, jaunas produktus neredzēt tikai tur telefonus, video spēles, vēl kaut ko. Jā, bet arī redzēt tur, nezinu, pamperus, skaistumkopšanas līdzekļus, ja mēs izskam savu vēlmi, lai mūs vairāk neprofilē. Priekš Amazonu tie būs zaudējumi, viņiem būs jādomā, kā savādāk targetēt attiecīgi mani kā patērētāju. Atbildēju? Labi, nobeigumā nevarēju aiziet tāpat vien. Man ir priekš jums labs piedāvājums, respektīvi 2. Jā, visiem konferences dalībniekiem mēs izlēmām, ka mēs piedāvāsim absolūti bez maksas konsultācijas līdz 2 stundām par regulas ieviešanas jautājumos un it īpaši par IT jautājumiem. Jā. Un otra lieta, mēs tagad ar mūsu partneriem strādājam un piedāvājam klientiem auditu, gan IT infrastruktūras, gan arī procedūru un dokumentu auditu. Un mans piedāvājums būtu tāds, ka es jums garantēju, ka konferencēm dalībniekiem tiks piedāvāts ļoti speciāls piedāvājums. Ja ir interese, droši varat rakstīt. Kā es sapratu, prezentācijas būs pieejamas pareizi. Probably the best. Paldies, ka uzklausījāt. Ja ir kādi jautājumi, ar prieku uz tiem atbildēšu. Jā. Vai ir jautājumi? Labi, laižam Arķam. Paldies, vislabāk. Paldies.